Čau! Mani sauc Laura, un es esmu bārberis. Un šajā video es jums pastāstīšu par ilgviļņu kopšanu un veidošanu mājās. Pēc ilgviļņiem matiem būs nepieciešama īpaša kopšana, kur pats svarīgākais ir matu mitrināšana. Sākam ar matu mazgāšanu. Pirmajā solī izmantojam mitrinošu šampūnu. Matus kārtīgi izmazgājam, izskalojam un nosusinam ar tvieli. Otrajā solī tu vari izmantot kondicionieri vai matu masku. Vislabāk šos produktus ieklāt ar ķemmējošām kustībām. Pēc pāris minūtēm matus izskalojam un atkal nosusinam ar tvieli. Vari matos ieklāt neizskalojamo kondicionieri papildus mitrināšanai. Šeit var redzēt, kā mati ir piepildīti ar produktu un jau izskatās labi. Ķeramies pie stālinga un izsmidzinām matos mitrumu atsvaidzinošu spreju. Ar šo soli mēs varētu arī noslēgt matu kopšanas rutīnu un ļaut matiem dabiski izžūt. Ja tomēr nekur nesteidzies un ir laiks matus izšāvēt, var ielikt matos matuputas, kas sniedz ilgstošu noturīgu loku kontroli. Žāvē matus ar difuzoru, kas ir speciāls uzgalis fēnam. Noliec galvu nedaudz uz priekšu un maigi liec matus difuzorā. Noslēgumā obligāti ieliec atjaunojošu eļu matu galos. Tā intensīvi pabaros, nogludinās un piešķirs papildu spīdumu. Gala rezultātā tev būs izteiksmīgas, spīdīgas un veselīgas cirtas. Šie pāris soļi tev palīdzēs uzturēt lieliskā formā šo aktuālo un trendīgo frizūru.